redzu. Tātad stāsti vēlreiz, kas tev tur bija. Es saku, mēs tur bijām šodien palikām nakti kaut ko pie jūras, kaut ko alējāmies, tur kaut ko ākstījāmies. Es runā skaļāk. Un beigās mēs tur sēdējām, bija pulkstens ap 2, kaut kādiem 3 naktī, un mēs redzējām, kad tas vīgums vienkārši aizdegās kaut ko augšā, sāka degt, un beigās nodega vispār. Kāds vīrietis tur iepriekš sēdēja iekšā? Kāds vīrietis bija tādiem melniem matiem, tāds, varbūt jūras auguma, un ar tādām kaut kādām mūsām, un kaut ko spaidīja tur telefonu, kad es piegāju klāt, un skatījos. Jā. Tas arī kā viss, viņš tur viens pats sēdēja iekšā pa vidu. Pēc tam, kad es aizbraucu projām, ap nakts vidu vienkārši viņam sāk degt. Mati bija gari viņam? Nē, nebija gari. Bija garāk nekā man. Īsa griezuma, jā? Nemāk tā īsti pateikt, cik tur tā uzmet aci. Redzēju, ka viens vīrietis tur sēdēja iekšā, vai viņš tur kaut kādu datoru, vai ko viņš tur spaidījis, nemāk teikt. Un kas tev pa mašīnu? Pēc tam tur bija mašīnas sliedes. Pēc nākamā dienā, kad mēs atbraucam Kulpē, bija mašīnas sliedes. Kas pa mašīnu? Jā, tur bija kaut kāds džīps brauc. Mēs visi sēdējām pie jūras. Tur bija, es nezinu, bija kaut kādi 3, 4 naktī vai cik bija, kad tās mašīnas tur apgriezās riņķī. Respektīvi, ko izdarīja mašīna, kad viņi atbrauca? Mašīna neko tur... Mašīna neko neizdarīja. Vienkārši mēs no sākuma domājam, ka braucu močiem kaut kādas vai no kvadriciklām vai kaut kāda policija. Jā. Mēs skatāmies pa gabalu, redzam, daudz gaismas, brauc, un līdz mūsu galam atbrauc tikai viena mašīna. Viņi atbrauc, apgriez riņķi un vienkārši aizbrauc apakaļ viss. Un tur uz priekšu nebija nekas, neredzēja tālumā, kaut kur vēl kaut kas dega? Redzēju, bija kaut kāda doma, bet tas jau bija kaut kādu vakaru, ap kaut kādiem 11, 12. Redzēju, bija kaut kādā baigā tālumā ar kaut kas dega. Nu, tur nākamais arī tur ir nosvilināts. Tu pašā galā. Tas jau bija kaut kā lielās, ne? Jā, tas bija pa vidu bija. Nu, izskatījās viņš diezgan tālu. Jā, tas bija diezgan tālu, jā. Mēs tieši skatījāmies, kas tur deg, bet vēl tieši tā pagājām, pastamies, vai tur kaut ko pie meža dedzinām. Un beigās, kad tā mašīna apgriezās rītī, brauc apakaļ, un tad bija kaut kāds sprādziens, un pašvaldības policija vai kaut kāda, nezinu, vienalga kaut policija ieslēdz uguņus, noteikti to mašīnu noturēja. Tiešām nezinu, kas tur bija, bet mēs dzirdējām sprādzienu, un tad policijas bākuguņus ieslēdz. Kurā veidā tas bija uz jūras? Pie jūras? Jā, pie jūras. Kaut kur, es nezinu, man liekas, tajā vietā, kur pie Lilas tur iebraukt iekšā uz jūru. Kā tev sauc? Rolands. Kā tev uzvārds? Ķēniņš. Skaidrs. Es atstāšu jums savu telefonu numuru. Jā. Un, ja jūs kaut ko redzat līdzīgi, pieņemsim, palīdziet atrast to cilvēku, kas to dara. Tāpēc, ka, Jā, skaisti tur sakopjam. Mēs tur sakopjam, visu taisam, jā, un, beigās krobi, ka to visu sačakarē tur. Es ceru, ka sejas nefilmē. Tas netiks nekur, tas vienkārši ir